Strādājot par izglītības ministru, man ir tā retā, lieliskā iespēja sveikt jūs, skolēni, skolotāji, vecāki, sākoties jaunajam mācību gadam. Manuprāt, ir dažas svarīgas atziņas, kuras es jums gribētu pavēstīt. Par to svarīgumu jūs, protams, paši lemsiet, taču dažas no tām varbūt arī jums aizķersies. Pirmkārt, sveiki, skolēni! Ja ir kāds vai kādi, kuru dēļ mēs, pieaugušie, veicam pārmaiņas izglītības sistēmā, tas ir tādēļ, ka skolai, izglītības sistēmai, mācību procesam ir jākļūst draudzīgākam, jūs ieinteresējošākam, jēdzīgākam, liederīgam. Mūsu uzdevums ir novākt to, kas ir liekas, nevajadzīgs, bezjēdzīgs, un vairāk pievienot to, kas dzīvē noderēs, kas jūs interesē, aizrauj, rosina ziņkāri un vēlmi tālāk pētīt un mācīties. Skola nav smaga, rūpju sāēsta darba vieta. Skola ir vieta, uz kurieni jūs dodaties, un jums būtu jādodās ar prieku, interesi, aizrautību. Tāpat kā šodien, sākoties mācību gadam. Jaunā izglītības ministrija jau ir veikusi virkni soļu un turpinās ieguldīt pūles tajā, lai mācību vieta, skola, izglītības sistēma kļūtu par aizraujošu, gandarījumu sniedzošu skolēnu un skolotāju sadarbības vietu, lai tas, ko skolēni apgūst, noderētu dzīvē un pietiekami tālā nākotnē palīdzētu veikt izvēles, kas ir skolēniem svarīgas, redzēt savus mērķus skaidri un zināt, kas ir jāzina un jāprot, lai tos sasniegtu. Mēs esam veikuši virkni pasākumu tajā, lai skolās daudz lielākā mērā nekā līdz šim ienāktu digitālajie materiāli, digitālās mācību metodes, digitālais laikmets. Jau šī gada laikā Latvijas skolas sasniegs turpat 11,000 darba staciju, datoru. Mēs esam noslēguši konkursu par digitālo materiālu piedāvājumiem, par projektiem, ko jau šī mācību gada laikā mēs materializēsim un īstenosim dzīvē. Tā, ka jūs jau šī mācību gada laikā, kas tagad sāksies, saņemsiet un varēsiet izmantot daudzveidīgus digitālus materiālus. Mēs ceram, ka ar Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļu palīdzību jau 14. gadā katram Latvijas skolēnam būs pieejams planšetdators, un katrs skolotājs un skolēns varēs brīvi un radoši iesaistīties apmācības procesā, kurās līdzās pastāvēs gan digitālie, gan drukātie materiāli. Cienījamie skolotāji un skolotājs! Kā jūs jau ziniet, mēs esam veikuši pirmos nopietnos soļus, lai no vienas puses veidotu labākus darba apstākļus jums, un no otras puses noņemtu dažādos un daudzveidīgos slogus, kas līdz šim ir eksistējuši. Patiešām pēdējo dažu gadu laikā tieši skolotāji ir cietuši no tā, ka ir palielinājusies kontrole, spiediens, ka skolotāji patiesībā zināmā mērā ir bijuši iedzīti stūrī, ar ierobežojumiem, ar zemāku darba samaksu, demotivējošu attieksmi pret viņu karjeru. To mums ir jāmaina, un arī jaunā izglītības ministrija uz to dodās. Kā jūs ziniet, no 1. septembra mēs esam palielinājuši atalgojumu gan tiem, kas tikai sāk savas profesionālās gaitas skolās, paceļot zemākās likmes, gan arī tiem, kas ir ar augstākajiem kvalitātes pakāpiem, 4. un 5. Nākošā gada laikā mēs palielināsim atalgojumu visiem 3. pakāpes skolotājiem. Tas ir tikai pirmais solis. Skaidrs, ka šiem palielinājumiem jāiet vienā solī un roku rokā ar kvalitātes rādītājiem, bet, lai kvalitāti savukārt varētu sasniegt, mums ir nepieciešams atbrīvot skolotājus no pilnīgi nevajadzīgām, liekām, važām, ierobežojumiem. Un tā, kā jūs ziniet, jau no mācību gada sākuma nav nepieciešamības pēc obligātiem tematiskiem plānojumiem. Arī pirmsskolas iestādē nav vairs detalizēti jāsaplāno un jāatrāda inspektoram, kāda izskatīsies rotaļu gaita un kārtība šodien vai nedēļas laikā. No 1. decembra mēs atcelsim tos ierobežojumus, kas līdz šim liedza pieredzējušiem, kvalificētiem skolotājiem mācīt
citā vecuma grupā to pašu priekšmetu, ko viņi mācīt varēja iepriekšējā. Proti, piemēram, literatūras skolotājiem, kas ar panākumiem māca literatūru pamatskolā, turpināt to darīt vidusskolā. Vai pieredzējušam fizikas skolotājiem līdzās pasniegt arī ķīmiju, citas dabas zinātnes. Šos ierobežojumus mēs atcelsim arī tā, veidojot brīvāku telpu skolotāju radošās iztēles, profesionālu iemaņu izpausmēm. Protams, mēs arī vēlamies, lai skolotāji redzētu savas izaugsmes ceļu vidējā un ilgtermiņā, lai viņi zinātu, uz ko viņi iet tad, kad uzsāk vai turpina savas darba gaitas. Arī šis plāns, proti skolotāju motivācijas programma, tiks pabeigts un ministra kabinetā iesniegts tuvāko mēnešu laikā, tā lai no 13. gada 1. janvāra skolotāji zinātu, kas viņus sagaida nākošajos mācību gados. Gan atalgojumu, gan karjeras iespēju, gan atbalsta ziņā. Kā jūs ziniet, arī attiecībā uz ministrijas darbu mēs esam veikuši virkni pārmaiņas. Es ļoti ceru, ka līdz ar jauno izglītības kvalitātes vērtēšanas dienestu vadību, dienests ja var tā teikt, inspicējošas, dažkārt par Spāņu inkvizīcijai tuvinātas iestādes, pārtaps par skolotāju darbu atbalstošu, konsultējošu un ierosinoši iedvesmojošu dienestu, kas drīzāk strādās skolotāju labā, nevis pret skolotājiem. Es arī ceru, ka jūs novērtēsiet mūsu pūliņus un izmantosiet galvenokārt mūsu pūliņus, palielināt iespēju mācīt arī ar digitālo mācību līdzekļu palīdzību, ar digitāliem metodiem. Šim nolūkam mēs ne tikai šos materiālus piedāvāsim un iesim uz to, ka katram skolotājiem, tāpat kā skolēnām, būs pieejami planšetdatori, bet arī daudz ieguldīsim tajā, lai gatavotu jūs skolotājus, lai piedāvātu iespējas apgūt jaunas iemaņas, kas noderēs gan skolā, gan jau arī ārpus skolas. Cienījamie vecāki, jūs esat tie, kas pasūta mūziku. Jūs esat tie, kas maksā nodokļus, jūsu bērni mācās, arī mani bērni mācās skolās, pirmskolas iestādēs, augstskolās. Līdz šim ir, diemžēl, bijis tā, ka, lai arī jūs maksājat nodokļus un jūsu bērni to skolas apmeklē un mācās, jūsu balss, jūsu ietekme nav bijusi tik nozīmīga. Labākajā gadījumā tā ir bijis padomdevēja, tur, kur skolas vadība konstruktīvi sadarbojās. Mēs gribam, lai šī situācija mainās, un lai pienākot 2014. gadam, kad finansējuma sistēma pāries uz galvojuma sistēmu un vecāku izvēlē par labu bērnu apmācības vietai būs izšķirošā nozīme, lai līdz šim brīdim vecāku loma pieaugtu. Tādēļ mēs, protams, rosināsim izmaiņas tajā, kāda ietekme un loma ir skolu pārvaldēm. Mēs veicināsim vecāku pašorganizāciju, un šajā sakarā jau nākošu nedēļu es ceru parakstīt hartu ar vecāku organizāciju apvienotu koporganizāciju, kurā mēs vienosimies par sadarbības principiem un vecāku līdzdalību Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu pieņemšanā un darbībā. Pārmaiņas izglītībā ir mūsu visu interesēs. Nestāviet malā, iesaistieties. Mēs pārmaiņas redzēsim ātrāk, straujāk un plašāk. Lai jums un mums visiem izdodas. Laimīgi jauno gadu!